or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could know that we'll stick it out till the end. now I'm trading more than ever, know that we'll still have each other. Welcome to the Pimp Calendar presentation of the Angliski. With live Muslim calendar presentacja. Programiem z 60s. Yehudi Showalker. Guys, you did this! Guys, you did this!
Young mama told her mama, said, come on, I'm all alone. I said, baby, I'm not sweet. Well, I'm a bit with AQB. Just went on for a couple of days. For a good stay away so why do my phone? Now it's some white hole. The boys gonna lie, started right with me before I started sad. Get to the top, well, I'm too tired to rock. Let's go! To Chicago for a dance, plus looks like he's in the stands. From the herb and porcelain. Oh, that's too much to wait. Let's stop, let's get me down. Gonna go straight to where rockin', she's the queen. We love to dance on Saturday night. All alone I can hold that tie, but she loves all singing for uptown. The elevator's broken down, so one, two, three, my phone. I'll just sit flying home. That's gonna last all the ride with me. It's on the side, get to the top. I'm too tired to rock. Ex-president Canada. Best wel zo'n vriend als je bakken is. Je wilt de smokes. Doe het naast met deze of zo. It was a teenage wedding and your folks wished them well. You could see that the dirty truth of the matter was up. Now the young Missouri red one with all the chocolate. So I'll show you your folks, I'm gonna show you never cancer. To furnish up an apartment with a two-room robot safe. The cooler radio was cracked, retreated in the same ginger rain. But when Pierre found work, the little boy come and worked out well. So I'll show you your folks, I'm gonna show you never cancer. All rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. So I need to show your folks, it's gonna show you never cancer. Before the suit jump chimney was a chimney red 53. They drove down one weeks to celebrate the anniversary. What the year was married to the lovely mademoiselle. So I show you your folks, it's gonna show you now.
swindling and your folks wish them well. You can see that the girl is truly all around the world. But now you're Missouri and all the going show. So all you city your folks are gonna show you never can tell. Молодец, thank you, спасибо. Да. Tā, cik mums ir laiciņš palicis līdz tam brīdim? Raimond, nezini? 15 minūtes vēl, un tad jūs būsiet liecinieki lieliskiem notikumiem. You shake my legs and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will. What a thrill. This is great balls of fire. I love it, I love this body. You came along and moved me, honey. I changed my mind, looking fine. This is great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh. Feels good. Oh, baby. I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I shake my hands and I grab on my toe. I'm real nervous, boy, it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. This is great balls of fire. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I shake my hands and I grab on my tongue. I'm real nervous, boy, it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. This is great balls of fire.
Ļoti klusi šovakar. I was check ready. That's what Johnny begin. You're down in the city, close to New Orleans, back up in the woods among the evergreens. Student long cabin made of with the country boy and Johnny Pickett. Let me read a write so well, but it's a
your sky. Now go, go, Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. For Johnny, baby. Brīvdienas. Nu, viss labi? Paldies! Šausmīgi gar runāšanas sataisies un glāzi ūdens ir līdz. Labvakar! Īsos visam vārdos runājot tādu kā to galveno rīkopu. Šodien mēs tātad prezentējam restorānu Rockabilly House Pin-up meiteņa 2015. gada kalendāru. Kalendāra paši, protams, jau nav, kā jau mēs to te ziņojām, gan ielūgumos, gan preses relīzēs, bet ir bildes. Un šīs bildes mēs šodien arī vēlamies jums atrādīt. Un, ja es tā runāju par pin-upu kā stilu, tad patiesībā man ar to nekad nav bijusi nekāda darīšana un saprašanas, līdz šim bija gaužām maz. Arī par Rockabilly man nekādu tādu lielu kopīgu ceļu nav nācies baudīt, bet vienīgais, kas man izrādās mājās bija, tās ir šīs te melnās brilles, klasiskās, un tad man teica, viņas noteikti uzvelc, jo tad būs tēmā, stilā, un tad mēs ar tādām te tagad stāvu. Tas ir tas,
kā es līdz šim biju saistīts ar rockabilly un pin-up. Bet pasākums ir darīts, tā teikt, vismaz fotografēšanas stadionu. Projekts bija pietiekoši liels, tādēļ es sākšu ar to, kad es teikšu, ka lielam projektam arī lieli amati un lieli cilvēki tajos ir iesaistīti. Un es pieļauju, ka viens no tādiem kārtīgiem amatiem ir projekta ģenerālais producents. Piekritīsiet, un tas ir tāds cilvēks, kurš pamet to globālo ideju, maksā rēķinas un pēc tam optimistiski cer, ka beigās viss būs kārtībā. Šajā gadījumā šis optimists ir izrādījies viens cits kā Remuls Ugurs, restorāna Rockabilly House īpašnieks, vēl aplaus viņam. Tā ir tikai vienīgi viņa ideja, kas šobrīd tapa. Un patiesībā šī ideja ir vēsture, jo saruna par rockabilly pin-up kalendāru aizsākās pagājušā gada rudenī. Kad Remuls, kā viņš jau viss ātri, viss svarīgi, man ir ideja man ir, taisam pin-up kalendāru septembrī. Gada nākoši, man saka, nē, viņš saka, tu vari, es saku, nē, nevaru, un visus nevaru. Man patīk, ka viņš šo sarunu neaizmirs, un šā gada, nē, es ņemšu noslēs, uz redz labāk. Bet es biju tēmā, vai ne? Viņš šo sarunu neaizmirs, un man par prieku mēs pie tās atgriezāmies šī gada maijā, kad uz jautājumu, vai mēs varam, es teicu, protams, ka mēs varam, jo laika bija gan pietiekoši, un man ir tiešām šodien tas prieks, ka mēs esam nonākuši pie rezultātu, kuru mēs pavisam drīz atrādīsim. Bet es jau nosaucu projekta ģenerālu producentu, tad patiesībā mēs ar Raimondu esam pazīstami jau ļoti sen, kopš 90. gadu pašām beigām, kopš slepena eksperimentu laikiem. Tad ar visu pārējo komandu, kas bija gan mūsu šī kalendāra stilisti, gan frizieri, grimētāji un asistenti, es pirmo reizi satikos kalendāra fotografēšanas pirmās dienas vakarā, fotografēšanas laukumā. Patiesībā ārkārtīgi avantūristisks pieejams no manas puses, bet ticiet man bija tik iekšēji dziļa pārliecība, ka tur viss būs kārtībā. Un tas tā patiesībā ir notikums. Par to es esmu ļoti gandarīts. Tādēļ es teikšu lielu paldies mūsu kalendāra stilistei Olgai Grīn, kura nav starp mums, jo viņa nezināja, ka Latvijā būs tik fēna atvasara un aizbrauc vasaru baudīt uz Turciju. Bet neko. Olga Ļebiģeva, mūsu grimētāja un frizierīti, ir kaut kur, Olga, hajā! Brīnišķīgi mati, brīnišķīgas vizuāls un patiesībā pin-ups no viņas rokām arī sākās. Olga Ļebiģeva, lūdzu. Visa kalendāra tapšanas gaitā mums bija ārkārtīgi veiksmīga sadarbība ar sieviešu veļas ražotājiem Latvijā. Rosmi mums tur sēž, pamēt, paldies! Jūs mūsu skaistajām meitenēm iedavāt vēl skaistākas aprises un tiešām brīnišķīgi nevienu mirkli. Es nenožēloju to mirkli, kad es aizgāju pie jums, un mēs 15 minūšu laikā vienojāmies par sezonas kopsadarbību. Fantastiski, paldies! Un vēl es pateikšu lielu paldies kleitu veikalam Lavita, kurš ir tepat Rīgā arī. Viņi mums arī ar kleitām brīnišķīgi vienkārši paldies arī Lavitai. Ir kāds pārstāvs no Lavitas? Nu, laikam nē. Visādā ziņā šī bija tā mūsu triecienu komanda, kas šo visu vairāk vai mazāk paveica. Bet, ziniet, galvenais nebija patiesībā tas, ko es sākumā teicu. Galvenais ir tas, ka mums šim kalendāram bija 12 galvenās lomas, un 12 galvenās lomas piederēja Rockabilly House darbiniecēm. Meitenēm, kas šeit ikdienā strādā, oficiantēm, viesmīlēm, priekšniecēm, arī restorāna frizierei oficiālajai. Kastīgs mums bija diezgan nežēlīgs, jo mums kopā bija 15 meitenes, no kurām 3 pateica, ka viņas negrib. Vienkārši, kā teikt, nav spiesta lieta, un tiešām varbūt cilvēkam ir kādas personīgas nepatiks pēc pašu fotografēšanās procesa kā tāda. Nu, un tad mums bija 12 meitenes no 12. Un tad, kā restorāna sfērā mazliet strādājoši cilvēks, atcerējos klasisko frāzi no kinofilmas, animācijas filmas Gardēļas, kur skanēja, kad katrs var būt pavārs. Un tad es arī nodefinēju sev, ka katra meitene var būt kalendāra modele. Un uz to mēs arī nemirkli nešauboties gājām, un viņas visas 12, no 12 pieejamām arī ir šīs vāku modeles. Un tad, kad man jautāja, kur tev bildi vislabāk patika, es saku, es tā uzreiz nevaru atbildēt, bet ja man uzdotu jautājumu, kur no šīm 12 bildēm tu, ja tev būtu laiks un iespēja pārtaisīt,
tad man tā lielākā gandarījuma sajūta parādījās sirdī, jo man tā sajūta bija tāda, ka es negribu pārtaisīt nevienu bildi, jo viņas visas ir savā īstajā laikā un vietā. Un tādēļ mēs tūlīt sāksim ar meitenēm, vai mums ir pirmais actions gatavs? Jā, gatavojamies, jā. Būs neliels ārdurvju atrakcions, jo pirmā meitene mums fotografējās ar motociklu, un tad mēs ar motociklu arī viņu kā šī kalendāra bilžu prezentācijas pasākuma atklājošo meiteni ar motociklu arī atradīs. Es vēl pateikšu to, ka mēs principā visu darbu procesā bijām antiprofesionāļi, jo mums kalendāram nebija ne skiču. Mēs braucām ar kaut kādu aptuvenu domu, visu darījām uz vietas, daudz improvizējām. Viņai bija visgrūtāk, jo viņa bija pirmā. Lūk, kāds mums ievads! Ilma! Es pirmo reizi diriģēju ansamblī. Stāstam! Patiesībā meitenes šīs lielās bildes nav redzējušas. Tas ir viņām pārsteigums. Mēs, kad atlasījām materiālu, viņas šo to redzēja, bet šī lūk Ilma ir tava bildi, lai gan tu viņu vakar redzēji, jo mēs vakar mazliet zīmējāmies vedījumā bez tabū, tad Ilma un Ineta bija tās meitenes, kas mums palīdzēja šīs bildes no vakar no tipogrāfijas atvest, un šī ir viņa. Lūk, Ilma, septembra mēnesīs. Tagad skaitam, ja? Un noliekam pareiz vietā. 9. rāmīs mums ir vajadzīgi. Nu jā, ļoti labi, jā, viss skaisti, viss darīts. Ja tev ir kaut, es mazliet pastāstīšu, kāds viss tapa, ja tev ir kaut, gribās piebilst, un mikrofoniņš arī ir, jā, iedos. Nē, man tāpat labi. Nē, tāpat labi, jā. Mums braucam no Dobeles, Baltic Candle šefs Jens bija šī motocikla vadītājs, lūk, viņš tur. Engels futbolēm braucām iekšā, pirmais sižets, septembris tas mums ir, un patiesībā man liekas ļoti septembriska bilda, un tur, kad viņa tika nobildēta, patiesībā uzreiz arī tapa, skaidrs, kurā mēnesī viņa būs, tā kā, šāds stāsts. Tālāk, un tās bildes mēs šobrīd atrādām tādā secībā, kādā mēs viņas fotografējām. Nākošā meitene mums ir marta mēneša Krista. Marta mēnesis mums ir 1, 2, 3. Patiesībā Kristai bija iecerēts sižets ar kontrabasu, jo kontrabass ir tāds ļoti rockabillisks mūzikas instruments. Mēs viņu plānojām bildēt ar kontrabasu, mums pat viscienījamais kontrabasu pavēlnieks Murovejs iedeva savu brīnišķīgo leģendāro instrumentu, mēs viņu atvedām. Un tā doma par to, ka kontrabass, kur tad meiteni var bildēt ar kontrabasu? Mums stātuves ir kā var, bet tas tā kaut kā. Tad izdomājam tādu pilnīgi tādu domu ar tādu leņķi. Izdomājam, mēs fotografēsim viņu ar kontrabasu liftā. Lifts tika atrasts tepat Vecrīgā pie restorāna Rīgas atslēga vienā namā. Un bildējām, un tad vienā brīdī gadās šausmīgs negadījums. Novēz uz Grīgas divas fotoobjektīvus, abas diezgan lielā vērtībā. Vienu kaut kā izdevās normatizēt, bet otrs ar kantu pret akmens grīdu, un tad tajā brīdī atskanēja tāds bļāviens, kad man liekas to pat šeit rockabilly hausā dzirdējām. Un 20 sekundes tās meitenes, kas apkārt grimējās un gatavojās fotografēties, viņas pat neelpoja, man liekas. Bet labākais bija tas, kad noslaucījām stiklus no aizsargu filtra un ar to pašu vērķi bildējām tālāk, tā kā zaudējumi bija maziņi. Bet bildējām ar kontrabasu, it kā sāktu bildēt, bet mēs ilgi izvēlējāmies starp divām, vai šo, vai to bildi ar instrumentu. Bet tomēr mēs palikām pie Kristas versijas, un šitā bildīt viņai patīk labāk, un es domāju, ka tā arī ir, ne? Nu jā, tad mēs dodamies tālāk. Tālāk mēs esam nonākuši līdz jūnija mēnesim,
kuru bildējam jūnijā, tas kā sanāk, un tā ir mūsu restorāna frizerīte Ilze! Spēlēt. Vilma, piedod, es tādu jaunu tradīciju aizsāku, es visām meitenēm sabučojos, es atnāšu tevi. Es nemāku. Ilzī, attiecībā par Ilzīti uzreiz saku, ka tas ir auto, kurā viņi sēž, un šis auto pieder ļoti lieliskam muzikantam, kurš ir ļoti tuvu saistīts ar rockabilly šeit Latvijā, un tas ir Ivars Petersons! Viss bija sarunāts, un mēs braucām ar domu, kad mēs fotografēsim sižetu ar meiteni, kura mašīnā guļ, pie stūres, bijām līdzīgi prototipu atraduši, un bijām pat paņēmuši kaut kādas gurķu plēves, lai aizsekt logus, jo bijām gatavojušies bildēt to bildi garāžā, jo tāpēc klīgi bezcerīgi. Un tad mēs aizbraucām uz turieni, kamēr grimējāmies, tikmēr viss tā kā noskaidrojās, sapratām, ka mēs varam braukt ārā pagalmā, un uz fotografēšanas laiku, pusotru stundu mums bija fantastiska saule, lieliska gaisma, un mēs par to paspējām sabildēt Ivaru Petersonu pašu, un viņš šīs bildes arī šur tur izmanto. Tā kā patiesībā viss bija paši, un tajā brīdī, kad mēs visu pabeidzām, atkal lietas mākoņi aizvērās un sāka līgt. Tā kā patiesībā mums mazliet palīdzēja, vai ne, kaut kāds spēks mazliet nākšana bija fantastiski jau. Nu tā, paldies, Ilī, paldies. Tā, ejam tālāk. Liene! Liene mums ir oktobris lotus. Sanāk, šādi sanāk arī. Jā, Zenīts smagi mums gan, vai ne? Sākās mums viss process 7 no rīta, jo mums bija sarunāta viena ļoti lepna viesnīca Rīgā, kur mums bija gatavi uzņemt, jo mums vajadzēja kādas telpas ar logu un mēbeli krājas izskatā, lai šo sižetu ar seno telefonu izspēlētu. Tas sižets tur vienkārši tur meiteni, jā, gatavojās ballītei un Martīņu sataisīt, tur jāgaida, tur tehnoloģijas ātrās tur kādas nav, un viņi ir garlaicīgi, viņi jau pļāpā, tur kurpis jau ir nolikusi krecīgi kājas uz palodas un runājās ar draudzenēm. Tas sižets tāds ļoti pinapiski raksturīgs, teiksim tā, un jā, un viesnīcā mēs arī tur bijām tā kā gribētu, tā kā negribētu, nevarēja saprast, jo īstajā numurā, kur mums apsolīja netikā mērķi, to bija pēkšņi paņēmuši viesi, tur kaut kādu atbraukuši un kādā cilvēku. Mēs fotografējamies starp netīriem vieļiem, izmandītām gultām, pusizdzertām šampaniešu pudelēm un netīrām glāzēm. Un patiesībā, jā, tas bija traki, jo patiesībā gribot uztaisīt arī otru kādu, kā saka, rezerves sižetu. Mēs uzvilkām viegli fantastisku skaistu plēku un mēģinājām tā, un neviena siena mums, kā saka, neviens kartīņš mums nepieņēma tajā viesnīcām. Un beigās viss bija tik nikni viens uz otru, un beigās, kā mēs tradicionāli tā esam tās pobildes, es teicu, es nebildēšos, es negribu. Un tā mēs pašķītām visi tas uz savu pusi, bet patiesībā laiks visu dziedēja, vai ne? Man liekas, ka ir smuki, jo tas, jā, bija smagi, un paldies, Lenī, ka tev pietika krampa šito visu izturēt. Paldies! Ejam tālāk. Elīna. Elīna, mums ir augusts, labs cilvēki. Fotografējām Priedainas stacijā, kur ir tāda ļoti skaista un rockabilly zelta laikos būvēta stacijas ēka. Patiesībā mums bija sižets ar koferi plānos. Mums Olga bija sagādājusi ļoti jauku koferi. Mēs mēģinājām ar viņu visu kaut ko darīt, bet šis bija tāds iesildīšanās piegājiens vienkārši, lai iejustos lomā. Un patiesībā mēs ar koferi visas bildes dabūjām izbrauķēt. Elīna, zini, pēc mēs izbrauķējām bildes ar koferi? Zini, es to stāstīju, ja? Es tā vienkārši pieļauju. Nē, patiesībā tas koferis, ko viņi pa to peronu tur staipīgi gaidot vilcienu, viņš bija tukšs. Un vienreiz
zināt, kā ir oficiāli, viņi jau, nu, viņi ir pieraduši, ka viņi ar jebkuru pirkstu var paņemt, ierodiet viņiem tikai lieku pirkstu, viņi paņems vēl 10 glāzes saimniecības. Tā, Elīna bija izgudrojusi tā, kad viņa paņems to koferi ar šitiem 2 pirkstiem un ar rādītāju pirkstnišķi pacels kleitu. Jūs iedomājaties, es skatos koferis, kā tajās 2 pirstos, šitas pirkstiņš vēl atšauts ir tā uz stilām. To es ieraudzīju tikai, ka mēs tās bildes, nu, sākām šķetināt. Un visās vienādi. Šī ir ļoti, man liekas, burvīgi, tāda gaisīga, vielprātīga un ļoti vasarīga. Procentāli. Kā nākošo mēs bildējām Justīnu. Bet Justīnai ir 2 bildes. Jāatrod īsti. Šī ir īstā. Justīne, Julijas! Justīnai 2 bildes sanās tāpēc, ka nebija īsti pārliecināts apstrādes pēdējā posmā par to, vai viņas izvēlētajā bildēs ar to tehnisko kvalitāti attiecībā uz asu un viss ir kārtībā. Bet ir viss super un tā otra drošībai tika nodrukāta. Arī tā pati Priedaina, veloseliņš Rīga Jūrmalu. Šobrīd gribu publiski atvainoties visiem velobraucējiem un pieņemu visas tās rūpības un negācijas, kas mums tur tika izteikts, ja mēs ar to motorolleru braukājām pa veloceliņu, vazājāmies ar kamerām, atsterotājiem un patiesībā labi, ka mums tur neviens nesabrauca. Tā kā lūdzu atvainojiet, mums tā vieta ļoti patika, es arī kā aktīvs velobraucējs bieži esmu tur braucis un šī vieta man vienmēr uzrunājas par saviem līkumiem un tīri sižetiski šī meitenes motorolleri man tiešām patika. Motorolleri mums aizdeva labi cilvēku no moto favorīta, pilnīgi jauna, mēs spiņi pilnīgi... Es jau Justīnai saku, tu māki braukt? Jā, māku, jā. Tad, kad viņi pirmo reizi tā moču uzsēdās un sāka braukt, es sapratu, ka Rockabilly House restorāns būs droši vien ticis tie nedaudz apskrāpētas aksesuāra vēspas izskatā. Bet patiesībā viņai uz beigām sanāca vien labāk un patiesībā skaisti. Un uz papēžiem vēl, jā, tā kā patiesībā ļoti vasarīgs jūlija stāsts ar manā saprašanā ļoti laimīgām beigām. Paldies, Justīna, bija superīgi. Nu, tagad laiks Agitai. Un februāra mēnesim! Agitas projekts ir, šī bilde tika bildēta sadarbībā ar sveču istabu, kur mums palīdzēja ar svecēm, restorāna Rīgas atslēga suvenīru veikaliņā. Fotogrāfieši notika vakarā, par cik uzlētēja no sveču gaismu. Tur sanāk tā, es ar domu laukumam gājuši garām, tad liecībā mēs visu šīs bildes bildējām tādā kā realitātes šovā, jo tur bija pūles apkārt pie loga, kas skatījās, kas tur viss notiek. Svecītes salikām, un tas sākās lielākais trakums. Viņas vajadzēja aizdzināt. Kad mēs viņas aizdzinājām, mēs redzējām, kad vaļā stāvošās durvis, kas mums nodrošināja kaut kādu ventilāciju, liesmiņas rausta, sveces sāk strauji kust, parafīnas tecēt. Nu, tās durvis mēs taisījām ciet, un tad mēs kādas minūtes 45, degot kādām 150 svecēm, izbaudījām sveču siltumu jūlija siltā naktī. Patiesībā bija diezgan ekstrēmi. Bet, Agita, kā bija silts stipri? Vai tev tur zemē nebija tik traki? Bija, ja? Bet forši, ka, vismaz nepiedegām, viss, man liekas, ir jauki. Paldies tev! Dodamies tālāk! Esam jau pāri pusē. Un nākošā mums ir Kristīnai! Pagaid, Kristīna, pagaid. Tests publikai.
Pateic jau. Janvāris, jo ļoti romantiski nosmjota meitene, glezno sniegpārsliņu, vai ne? Pats mācnieks ir Krūzija, jau šobrīd līdz ar to viņš piedalīties mums nevar, bet ar viņu mums ir ļoti tāds ciešas taikas, jo viņš arī gan bija atslēgas paša veikala, gan paša restorāna suvenīru veikala arī mākslas. Paldies Igoram, un nu jā, tā kā janvāris šāds lūk mums. Brauksimies tālāk. Tālāk mēs esam nonākuši līdz aprīļa mēnesim, un aprīļa mēnesim mums ir maijā. Maija mums iekrita aprīļa mēnesī, un tad sākās tas brīdis, kad mēs fotografējām maiju, kad mēs ļoti cītīgi sākām piedomāt, kuru mēnesi mēs fotografējām. Un patiesībā pirmie 6 fotosesiju visi šie notikumi risinājās pēc tādām īpašām valsts sāpēm. Nu, kas sanāks, tur ieliksim, tā arī patiesībā bija. Pēc tam jau sākām piedomāt, un šis sižets jau tika rūpīgi plānots. Aprīlis, tur lieldienas, šūpoles. Un tad kaut kā negribējās tādu iet tādu banālu šūpošanās ceļu. Izdomājām, ka viņi šūposies uz jūras. Un, lai to realizētu, mēs tiešām braucām reāli uz jūru. Braucām 5 no rīta ārā no Rīgas, jo tajā vietā, kur mēs fotografējām, Kapteiņu ostu tādu vietu, Klivišos aiz Salzgīvas, kur mums tur citu ļoti laipni uzņēma un pat par baltu velti, piedāvājot ļoti lieliskas telpas, gan grimēšanas vajadzībām, un visam pāriem tā kā izrādās, ka laukos nauda joprojām vēl nav primārais, kas arī patīkam. Nu jā, bet ne par to stāst. 3 naktī likās, ka viss aplūdīs. Bet tā nolēms kaut kā bija, domājām, brauksim, mēģināsim, jo kaut kādas prognozes, kaut ko solīja, kad varētu būt tīri tā neko. 5 izbraucām, tā vēl līņāja, 7 bijām, tur jau viss bija novērnējies, tāda liela mākoņi staigāja tumši. Kopā ar Salzgīvas pašu labāko tehniski ekipējumu kompānijas šefu Robertu Ķūrēnu mēs uzbūvējām jūrā šūpoles, uzlikām skatuves pacēlājus jūrā uz dēlīšiem, pacēlām augšu, iekārām fermu, iekārām šūpoles. Un pulkstens 9, kad tīri astronomiski tur sanāca vispareizākā gaisma, sākām bildēt. Ūdens bija dievīgi silts, es atceros, tas bija vienkārši fantastiski. Mēs 2 stundas pa to jūru mīcījāmies kā pa lielu vannu. Un, nu jā, it kā aprīlis nav varbūt mēnesis, kad punčējās pa jūru, bet piesim šai tēmai filozofiski. Tā ir tāda iešūpošanās 2015. gada vasarai, kad arī noteikti būs skaista vasara, būs pludmale, un tā ir tāda, gaidīšana varbūt pat, jo. Ne? Forši, paldies. Malta un novembris. Monta ir varonis, ziniet kāpēc? Tāpēc, ka viņa bija gatava nebūt vienkārši skaista meitene, lai viņai būtu Facebookā, kur ieliksim upu jaunu bildi. Viņa bija gatava ziedot sevi aktiera mākslai. Un novembris, kā es zinu, ir tāds drūms laiks, tur veļi, kam aiz okeāna Helovīni. Un tāpēc es atradu savā ģimenes bibliotekā visbriesmīgāko grāmatu, kāda man bija, tas ir Edgars Poe. Zināms visiem kā ļoti spilgts šausmu stāstu stāstītājs, un sižets vienkārši meitene lasa. Tur, starp citu, arī bija savi knifi. To mēs arī bildējām Salzgīvas pusē, viesnamā Vējavas, kur es netīšām internetā atradu šo te gultu, kas man ļoti uzrunāja. Bija doma, ka to gultu vajag. Bet braucām uz turieni un tur bildējām, bet tur arī sanāca tā, kad bija ļoti ierobežots laiks, jo tur vieni viesi izgāja ārā un citi gāja prom. Mums bija 1,5 stundu laika, tiesa mēs iegājām pilnīgi sakoptā istabiņā, viss bija no saimnieku puses kā pa diedziņu un arī, tā saka, beznaudas režīmā. Un mēs no sākuma bildējām tādas iezeldīšanās sižets, jo es īsti nebiju pārliecināts, vai šis stāsts ar grāmatu būs tas īstais. Un tad, kad bija palikuši minūtes 15, tad es teicām, viss monta, tagad vai nekad, un mēs 15 minūtes tādām
artilērijas režīmā. Bildes tur arī jūs zināt, fantastiski vienkārši, bet nu šī ir kalendāram vislabākā. Es ļoti ceru, ka cilvēki novērtēs Montu kā aktrisi un viņiem nebūs žēl veselu mēnesi sienu atdot Montas mākslai. Elīna, kurai uzvārds sākas ar š, un šeit tiek saukta par Šelīnu. Decembra mēnesis, bet nu, ko tur pielikt, ko tur atņemt? Tas ir decembris, patiesībā. Tāds viņš visu mūsu prātos ir. Braucāmies fotografēt šo fotografiju uz, ziniet, kurien? Uz pili, uz Jaunpils pili. Un viss, kas tur no Jaunpils pils ir, tā ir kultūras nama, kas ir Jaunpils pilī iekšā, zāles logu vitrāža. Un patiesībā man šķiet, viņi tur ļoti lieliski iedarās, bet, lai gan sižets patiesībā mums bija plānos pavisam savādāks. Sižets bija plānos, ka meitene ir sagaidījis jauno gadu, viņai rokās šampanietis, un viņa ir noplēsusi no noplēšamā kalendāra visas lapiņas, viņai ir palicis tikai 31. decembris. Un viņa tādā sajūsmā, kad ir forši gads pavadīts, viņas tā it kā met gaisā, un tā viņas viss lido, un tad ķipa tā bija plānos, ka skaisti izskatīsies, neizskatījās. Nu, ne pēc kā. Tāpēc mēs teicām paldies kosmosam, kurš dienu pirms braukšanas uz Jaunpili man lika atcerēties, kad Raimondam šeit stāvošajā Ziemassvētku eglē Līva laukumā, kas šeit katru gadu stāv kāds milzīgs, liels bumbas, un mēs paņēmām viņus līdzi, un man liekas, kā kulaks uz acis man. Paldies, Šelīna! Patiesībā 11 mēneši mums ir šobrīd izrādīti, un mums ir pienācis laiks atkal kādām ārpus restorāna aktivitātēm, jo mums tā tēlēni sanāca, kad gan pirmā, gan pēdējā meitene, kas tika fotografēts, viņas tika fotografēts ar tādiem ļoti spēcīgiem un akcentētiem spēkratiem. Viens bija šis te Ilmas motocikls, savukārt Ineta fotografējās tādā dubult fotografijā Raimonda jauno hotrodu. Tātad viņus abus mēs arī šobrīd ļoti centīsimies saraidīt, izbraucam cauri Līvu laukumam un piestājot pie Rockabilly House restorāna, kurā mēs joprojām publiskojam 2015. gada pin-up meiteņu kalendāru. Mūziku! Un mēs mēģināsim mazliet pieklusināt mūziku. Vispār. Raimond, uzdod gāzi! Ko mēs pielikām punktu šai šausmīgi, šai brīnišķīgi lieliskajai vasarai, kur tika pavadīta ļoti radoši, ļoti labā kompānijā, ļoti labos laika apstākļos, es pat gribētu teikt. Un Inetes bildi mēs bildējām arī, tā ir Rīgas-Tallinas šosē posmā, šī ceļa posma vecais tāds kā atzars. Fantastiska vieta, un mēs bijām pašā ceļa malā, un iet fūres garām, un visi taurēja to mašīnu ieraugot. Mēs bijām patiesībā tur pirmā līmeņa zvaigznes tajā ceļa posmā, un nu, šāds bija jāparāda, jo
pie sevis tā teiktā, kad citēju šo te filmu Gatēdis, kur bija šī frāze, katrs var būt pavārs. Un patiesībā šis ir tas brīdis, kad jūs varat, man liekas, pārliecināties. Es tiešām to saku ar tādu paštatnu pārliecību, kad katra meitene var būt kalendāra mēneša modeli, jo šīs tiešām ir 12 no 12. Mums nebija nevienas vairāk, nevienas mazāk, un tās visas ir rockabilly meitenes. Super! Nu ko? Tagad mēs bišķiņ atkal uzdziedāsim. Ak, tu vai par darbas klausies sazgrīst? Tas ir cik daudz meitenes, ir tik daudz skaistām bildēm. Es drīkstu viņām bišķiņ padejošu arī. Tāds ir, jā. Visu vasaru plāno sīžetus, brauc, fotografē, atlasa bildes 100 no 100, ne 1 no 100, apstrādā viņas ar acīm tādām. Tad atnāk jaunā zvaigzne un paņem visas meitenes. Well, it's one for the money, two for the show. Get ready now, go, right, go, but don't you step on the sleigh shoes. We can do the thing, boy, off of my blue sleigh shoes. Well, if you knock me down, step on my face, say my name all over the place. Do a thing that you wanna do, lay on that shoes and no shoes. Step on the sleigh shoes. Boy, off of my blue suede shoes. Go, can go! Hurt my leg from an old preacher. Do a thing that you wanna do, but lay on these shoes and no shoes. Step on the sleigh shoes. We can do the thing, lay on my blue sleigh shoes. Go, Jay, go! Well, it's one for the money, two for the show. We get ready now, go, 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 but don't you step on the sleigh shoes. We can do the thing, boy, off of my blue suede shoes. Oh, it's one for the sleigh shoes. The sleigh shoes. One for the sleigh shoes. One for the sleigh shoes. We can do the thing, boy, off of my blue suede shoes. Well, it's the sleigh shoes. The sleigh shoes. The sleigh shoes. The sleigh shoes. You can do the thing, boy, off of my blue suede shoes. The sleigh 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 shoes. Lay off of my blue suede shoes. Kā cilvēks padēja tādā brīdī? Tā ir grūti dzīve mūziķim. Nu ko, nu apsveic visus, apsveic Raimondu, apsveic Āgari un saka paldies par šo lielisko pasaka, bet viņš vēl nav galā. Tagad mēs vēl turpināsim. Ir visas tās iespējas. Mēs vēl tad tā normāli pagriezīsim ballīti jums. Varat iepazīties viens ar otru, kas nav pazīstam, un izbaudīt vakaru.
your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Well, get your kicks on Route 66. Well, it goes to Louis, down from Missouri, all on the silver soul, so real sweet. And rhythm, beyond New Mexico. West of Arizona, don't forget to know it. Kingsman, birds down San Bernardino, we use like California treasure kicks on Route 66. We got New Mexico, west of Arizona, don't forget to know it. Kingsman, birds down San Bernardino, you get good to that guy with him. Jack is saying, that's California dress. Look at your dance on Route 66. Wow. Working on someone just a $5. We were trying to go for baby and trying to get a taste. The boss says, well, that's something you gotta work, lady. Sometimes you wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, the mama papa told me, son, you gotta make some money. Woman, you gotta go right away, son. Oh, then go to work on the bus outside. The car, cause you didn't work on that. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. What's up? Take 2 weeks, gonna have a vacation. I'm gonna take my brother to the United Nations. We'll call the driver and say, he said it, whoa! Oh, the other son, but you're too young, too old. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Well, there ain't no cure for the summertime blues. Ain't no cure for the summertime blues. There ain't no cure for the summertime blues. Rust and Peter all day long, pumping out the things inside. All those birds at Chambers Street, love to live the Hollywood streets. Rock, 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 rock. Oh, I go rock.
I'm gonna sing and rest my soul. You're put the balls in an Oreo. The rocks in the tree up all day long. Bumping and bumping and singing a song. Rock, rock, rockin' Robin, really gonna rock tonight. Mums ir ļoti bijusi praktiska komanda, mums ļoti labi bijuši komandas gars un dēvēji, ļoti daudz darba rūtīšu. Tāpēc mēs vēlamies arī mazliet pateikties saviem rūtīšiem, lai viņi vienmēr atcerās par mums. Mēs gribētu pirmo paldies pateikt vienai no stilistēm, Olga Grīna, ir? Olga? Labi, tad mēs dosim Olgas kreisajai, labajai rokai izpalīdzēja 10 veiklajiem pirkstiņiem Jelenai Skaistai. Ir Elvis, protams, bez Elvis un visi 12 meitenes bučs ar visām mēnešu parakstēm. Bez mūžīgā Grimma, bez Matiem. Olga, otra Olga, vīris veiks. Tev iedvesmē Merlina, kas tā mēģina bučām. Tas nav viss, tas ir tikai meitenes. Mums jau ir arī puiši. Agrīti, nāc blakus. Blakā. Mūsu labākajam foto katra ķērējam atņemsim mēneši no Pinap meitenēm 2014 ar visām bučām un Pinap meiteni uzvārda. Paldies! Bet ar tu mūsu lielais paldies nebeidzās. Pats lielākais paldies mūsu zvaigznei, mūsu papam, Raimon, par uzdreikstēšanos. Nāc mūsu zvaigznes! Šī ir mūsu pirmā zvaigzne, es ticu un ceru, un ticu un ceru no pēdējā. Latvijas 13 zvaigzne, labākajam papam par uzdreikstēšanos. Paldies! Es jūs visus mīlu. Visus 12 mēnešus. Paldies, arī Adrina. Es tev arī mīlu. Paldies. Šī projekta ģenerāla producents Raimons Ungurs, tas, kurš pameta ideju, tas, kurš jau ir atmaksājis tikpat kā viss rēķinas un tagad optimistiski gaida, ka viss labi beigsies. Bet cerības ir pateicībā. Paldies! Balīti turpinās! Vai ir garstāvus balīdzēji tagad vispār šeit? Un ja kas var droši arī dejot, tāpēc kā piedarētos spēlēt diezgan pamatīgi šeit. One, two,
We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Well, it feels alright. Have some fun. There was some fun. Vēlreiz uzgulējam arī pilšu autoram Agrim. Visi jau Agri zin, kā Agri noteikti. Tagad jau toši. Un uzgulējam visām meitenēm, kas bildējās tur. Ar ovācijām. Tas ir skaļāk, tas ir skaļāk. With this old juke joint off the outside town where the cats pick 'em up and lay 'em out. You get to your gal and I get to mine. Don't get together, we're out of time. Well, now dance a little beat to the bop, dance a little beat to the bop. Well, now dance a little beat to the bop. Now dance to rock and roll. Well, now dance, dance, dance. Well, now dance, dance, dance. Well, dance, dance, dance. Well, dance, dance, dance. Well, now dance, dance to rock and roll. Let's go! Well, that's gonna rock them two by two. Some come sing alike, free and you. Dance to the boppers, dead alive. Well, when they get to roll, the legs all out. Well, now dance a little beat to the bop, to the bop. Dance a little beat to the bop. Well, now dance a little beat to the bop. Well, dance to rock and roll. Well, now dance, dance, dance. Well, dance, dance, dance. Well, now dance, dance, dance. Well, dance, dance, dance. Well, dance, dance to rock and roll. Well, dance a little beat to the bottom. Well, dance to rock and roll. Well, I'll dance, dance, dance. Well, 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 dance, dance to rock and roll. That's when I get the shakes all over me. Shaking all over me.
Listen to Robert Burns, playing salsa rock and roll. Stop me there. Perfect. Ladies and gentlemen, took a part of building. Walked to a party down in jail. The best bomb stand it began to wail. The bomb shot began to jump, began to swing. The shutout was knocked down, jailbird sing. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows the rock. When it's through jailhouse rock. Spider-Man plays the saxophone. The little Jones don't try to trombone. The loud pop plays the crossbone man. The whole section was a purple man. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows the rock. When it's through jailhouse rock. Number 36 and number 3. It's only loud to come relief. Come on to the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows the rock. When it's through jailhouse rock. Sad section on a block of stone. We're all in a corner, we've been all alone. Wanna say bye, don't you be no square. Take my body, who's wounded, yeah, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows the rock. When it's through jailhouse rock. 58 cents the boys are here to say. There was a gal chance to make a break. Boys third shift, they ain't sitting next day. I wanna stick around while I get my gigs. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows the rock. Well, it's through jailhouse rock. It's through jailhouse rock. Well, it's through jailhouse. Tās būs uz otras skatuves, un, ziniet, nevis nebūs jāgaida, tik kaut kas sākas. Nebūs krāmē
Well, I can see you will when you want. Tell me you do better when you don't. Let me know how you feel. Tell the truth how it is for real. Hello, hello, hello. Say you will when you want. That's all I know. Well, look, you baby, you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Head to the mattress to go. Well, love you, baby, on Saturday night. Sunday morning, you don't look right. Even out, paying the town. Home, and traveling around. But well, I know. But no, I know. I know. But no, I know. Say you will when you won't, that's all I know. Well, how come say you will when you won't? Don't you do better when you don't? Let me know honey, how you feel. So the truth out is for real, but well, I know. Say you will when you won't. No, you take it to the top. It's not like it's going in this. Swing the watch, make the finger up, let the move, say it, go out the rock and roll, down in the center, go back, check it, sound good, good, rock, go in, sound, I'm getting up, round, like, glory, let the move, so. Kas no mums bija viss, bet tagad dodamies baudīt Ivaru Petersonu! Jeb latviešu vai Baltijas vai Eiropas pirmo Elvisi!
Oh, you Messi. Yeah. Beautiful sun you have. Very, very nice. It should be in Vogue, You know Vogue? Yeah. Vogue magazine. Vogue. Okay. Kids? This is a Your kid, this your is son? beautiful girl here. Your son? The set, yes. Son? Yes.